Hello everyone, my name is Samantha and today we will have an unusual video because today I'm hosting an authenticity experiment that I want to capture to later reflect on it, and I want you to take on the journey with me. The idea is that I invited few ladies, but they don't know anything they will have to do. All they know is the location where should they come, and I'm gonna meet them and only then they will know. I'll start by sharing why authenticity experiment. It's because I believe that authenticity is like a baseline for living a happy life, because if you're authentic, you choose to do what you love to do, what your soul craves, instead of doing what all the other crowd is doing or following some trends or do something to avoid fears, to avoid difficult emotions. That's why authenticity is something very close to my heart. I want to be authentic in my life with other people. As I'm living more and more authentic life, I want to also show other people how to do it, and that's how I came up with this experiment. So what I did is that I sent emails to some of my previous clients and friends with a question, maybe you want to participate in this experiment, but the thing is, you will not know anything. You don't know what is happening. You will know only the place and time where we meet, and everything else will be on the spot. Several people applied, which I'm very happy that someone just trusts my idea so much that they can blindly agree to someone. They have no idea what if they have to jump from somewhere, you know? With this experiment, I hope to show the participants that it is a commitment to live an authentic life. They have to schedule to live an authentic life. They have to practice like a muscle, living authentically. And the fact that they will come today, invest their time in this experiment, it will help them practice living authentic life. I'm making some last preparations before I meet the girls. I want to buy some notebooks, and I also need to print some exercises for this experiment. Now we go to print some of the exercises. Okay, the time has come. I will meet the girls like now. I'm going to our meeting point at the park. Kā jums liekas, kas jūs sagaida, kas būs šodien? Man šķiet, ka būs tā kā aktivitātes tādas, ko tu parasti neveic ikdienā. Es nezinu, man vismaz tāda sajūta ir par to. Okay. Man šķiet, ka būs darbs kaut kāds ķermeniski vienai ar otru. Kaut kas tāds. Un otrā ideja, kad vajadzētu komunicēt vai kaut kā interaktot ar svešiem cilvēkiem. Šis man arī bija nācis prātā, kad es izgāju cauri Vērmaņu dārzam, un es redzēju, ka te ir pasākums. Labas idejas, meitenes. Protams, kaut ko var pielikt. Kašu mākslinieci, čau. Tev jau taču nevajadzētu, ka tev vajadzētu. Tik dīvaini, jā. Un šeit vēl moments jums iespējams ieslēgsies bailes. Piemēram, tu saki, sirds grib ar kādu parunāt, bet prāts saka, vai nu ko es tur. Šajā brīdī esat kā novērotāja pozīcijā, novērojat un pierakstat tās sajūtas. Un maksimāli, ja jūs spējat, izdariet to, ko sirds prasa. Varbūt, protams, dažas bailes varbūt tik lielas, ka nevar, bet ja sanāk, tad mēģiniet. Padalieties, kā jūs jūtaties, dzirdot visus noteikumus. Uzlādēt. Es jūtos uzlādēta, jo noteikums ir vienkārši būt brīvam un būt sev. Un man jau ir tā, ka es jau jūtu, ko es gribu darīt, bet vispirms es zinu, ko man ir jāapsvērš un jāpieraksta un jāsadzird vēl ārējās lietas. Vai tas bija tas, ko tu gaidīji? Nē, tas nebija tas, ko es gaidīju. Man likās, ka būs tāds, tā kā tev pasaka konkrēti uzdevumi, nezinu, tur jāpaiet pie cilvēka, jāparunājas ar viņu, bet šis ir vēl interesantāk. Es nezinu, nevaru atrast citu vārdu tam raksturot. Ok, paldies. Kā tu jūties? Man liekas, ka es esmu tagad tā kā iemesta kaut kādā spēlē. Tagad vari būt tu. Tagad esi tu, tagad esi šeit un tagad, kas nav realizējums, reālajā dzīvē, lai cik paradoxāli tas būtu. Es tagad esmu spēlē, kurā es beidzot varu būt es un darīt to, ko es gribu. Tā kā es izmantošu šo laiku. Okay. Tas ir savas dzīves galvenais varonis. Jā, ka tu ej tā kā tādā spēlītē. Tagad es izvēlēsies savu avatāru. Jā, exactly. Forši es jūtos patīkami satraukta.
Jā, nu, es esmu gatava. I just said goodbye to my participants and let them go through the experiment, and no one really expected something like this. They thought that it may be some activities together or going out of the comfort zone and talking to random people. But the thing is that they make the experiment and they can do whatever they want. On this note, let me explain what is this experiment about and how do you go with it. After 3 participants applied to participate in this experiment, I created a common chat for us. And the only thing I told them that it's safe, it's okay, and the only thing you will know is that where you have to go and what is the time, and that this experience will elevate their authenticity. And so today is the day. I believe that authenticity is like a muscle that can be trained. The way we go to dance classes, we should go to authenticity classes to practice being authentic and living through our hearts and following impulse. So this experiment is the opportunity to here and now in these 2 hours devote time to practicing one of the most important traits we can have is being authentic, true to ourselves. I explained to girls that they should treat these 2 hours as a portal where they live only in the present moment and they connect to their heart through meditation, through breathwork exercises, through any other practice they know, and I listed also some examples in the letter I gave to them. And the second they hear their heart impulse, they just go and act on it. Impulse can be like going to that direction, then going back, then again going to that direction, randomly saying hi to a kid, maybe going to karaoke or dancing in the park, maybe driving with a bus without a ticket because they want, this is authentic to them, this rebel side, you know. This is finally the time they can do what they really want. No thinking about to-do lists, not caring about problems or focusing on random things, scrolling social media. No, this is a time for their soul to finally speak to them. In this 2-hour time, I also suggested girls to talk to their soul, like say, hey, dear soul, I love you. I want you to be happy. What are you telling me? Something maybe that I have ignored. I finally want to listen to you and I want to do it. If there is some activity that they cannot do right away or in these 2 hours, they should write it down and do at least one small step action towards it. Maybe text someone, maybe book something. Just do something small that can get them closer to realizing this impulse, and as soon as they can, make it happen. So easy yet so interesting. I believe that this is the way we should live our lives actually. But since our daily schedule are so full and we get clouded by different illusions, thoughts and feelings, we don't have time to be ourselves. And I'm very happy that this idea came to my mind, even though I don't know how it will go. The risks are that girls will feel bored, like, okay, what do I do now? The risks are that they might face some difficult feelings that don't know how to cope with them since they're alone in their journey. Risks are that maybe they don't get anything out of it, maybe. That's why this is an experiment, and that's why I want to see how it goes. A positive hypothesis is that they come back and they say, wow, I finally listened to myself. Maybe someone understands something more about themselves. Maybe they get some new project idea. Maybe they finally find the courage to act on their impulse, do something courageous. Maybe they found like a new part of themselves. Maybe they were not afraid to share their weird side in front of other people. I don't know. And this is the magic of this experiment. You never know what happened. Then we meet in 2 hours at the same spot where we started. Čau! Pirmā pusstunda autentiskuma eksperimentā guļu uz soliņa, jo man gribējās debesīs paskatīties.
Un ko es darīju pa šo laiku? Pirmā es sazemējos, aizgāju apsēsties. Man sagribējās vienkārši zālītē apsēsties, sajust savu sirdi. Pirmā, tiklīdz es sajūtu savu sirdi, es sāku raudāt. Es sāku raudāt, jo es sev tā kā pateicu, ka es mīlu sevi un ka es atļauju sev šeit, uz šīs zemes būt 1000%. Un tas ir kaut kas tāds, kas man līdz šim ir bijis grūti būt šeit pilnīgi man, jo, ja nu mani nepieņems, ja nu mani nemīlēs tāda, kāda es esmu. Un jā, šī pirmā pusstunda vienkārši adaptēties. Liek adaptēties un liek vienkārši saprast, kā būt tad, kad tu esi tu pats. Un kā tas ir miedarbojoties ar citiem, kuri tajā brīdī varbūt nav viņi paši. Tātad, man atskaita ir šāda. Mans pirmais uzņēmums bija, ko es jūtu impulsu, ka man vajag intervēt kādu cilvēku. Un es ierados pie Guntas. Jā. Un man liekas, ka visinteresantākais par mūsu sarunas paņēmu ir tas, ka no starptautiskā tirgus viņi atnāca atpakaļ uz Latvijas tirgu. Un tu vari pastāstīt arī savu iemeslu pēc. Teiksim tā, ka es vienkārši ļoti gribēju, lai cilvēki spēj pataustīt un saprast to kvalitāti tam izstrādājumam, lai tad, kad tu pērc, nevis tu pērc, smuki izstāst, bet arī tāpēc, ka tev patīk tā kvalitāte un tas materiāls. Galvenokārt, laikam, tāpēc arī tas bija tā, jā. Jā, paldies tev. Tā ir mana atskaite. Nu ko, pirmā pusstunda. Jūtos... Es nezinu, kā es jūtos samalsusi, bet es šobrīd jūtu impulsu šī kunga. Pasēdēt vienkārši viņam blaksītēm, pabūt ar viņu. Tas ir tas, ko es tagad darīšu. Otrā pusstunda autentiskuma eksperimentā. Šī daļa bija daudz jautrāka un daudz drosmīgāka. No sākumā bija... Es sapratu, ka es gribu sekot tam orķestrim, kas pūta tās tauras un trombonas un visu to man likās riktīgi fun. Tad es gāju viņiem līdzi, un tad es izdomāju reāli, ka man ir jālec brīvajā kritienā reāli. Es to gribu, es nezinu, kāpēc es to gribu, un nezinu, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Un šeit var redzēt, kā cilvēki to dara. Un tad, kad es biju tur augšā, man likās, kāpēc es to iedomājos? Kāpēc man ir vajadzīgi tik crazy idejas, priekš kam tas ir vajadzīgs? Un pēkšņi visi uz mani tā kā reāli skatījās. Pēkšņi visi uz mani skatījās, kā tad es lekšu, un es nevarēju nolikt, man bija bail. Un tad es sev pateicu, es to varu, tu visu vari, tu vari visu. Un vienkārši lecu brīvajā kritienā. Man liekas, tas bija perfekti iekš šī eksperimenta. Mans otrs impulss bija vienkārši piesēsties un beidzot sarakstīt visu to savu ideju, kas man ir galvā par vienu projektu, vai vienkārši to var nosaukt par šo ideju, kuru ir bailīgi realizēt, bet es vienkārši piesēdos, sarakstīju, visu laiku atliku to idejas sarakstīšanu, pierakstīt visus punktus, visu, par ko vajadzētu parunāt, par ko vajadzētu padomāt par to. Tas man bija tāds iedvesmas punkts pēc sarunas ar Guntu. Atnāca līdz atziņai, ka autentiskums nav par rezultātu. Tas nav par to, vai tas, ko es darīšu, būs forši, vai cilvēki pamanīs un būs tāds, cik tas ir stilīgi. Ka tas vispār nav par citiem, tas ir vienkārši par sekošanu savam kādai vilkmei, kas atnāk. Un ja tur ir kaut kāds rezultāts, forši, bet ja nav nekāda rezultāta, tad arī ir forši. Jo, ja es tagad sajūtu impulsu pieiet pie kāda un parunāties, un viņš man pasaka, es negribu ar tevi runāties, redzi, tam jau nebūtu mani jāietekmē, jo tajā brīdī tas, ka es sekoju vien tam impulsam, tas arī rada to sajūtu, ka wow, tad process paliek patīkamāks par pašu rezultātu. Jo ja es koncentrējos uz rezultātu, tad es vienmēr domāšu, jā, ko citi padomās, kā būs, kā sanāks. Bet, ja es koncentrējos vienkārši uz procesu, uz to, ko es jūtu, un darīt to, kas ir saskaņā ar mani, tad tajā brīdī pats
pats process pieiet kādam klāt un pateikt, čau, gribās ar tevi parunāties, ir jau patīkams. Un ja viņš pasaka, nē, man negribās tevi runāties, tad ir tāds, nu te neko, jo process jau bija patīkams, jo es sakoju savam iekšējiem impulsam. Es nezinu, ko es šeit vēlos pateikt. Varbūt vienīgi to, ka man iepriekš bija baili izpausties. Man liekas, ko gan cilvēki teiks, ja viņi redzēs, ka es filmēju video. Varbūt tā mana doma šajā visā ir, ka ir tik fucking labi būt sev. Ir tik labi, ka tu esi tu. Tu neliec nekādu masku, tu neko netēlo. Saprast to, ka tad, kad tu esi tu, arī citi sāk kļūt paši par sevi. Tas ir wow. Un vēl ir tas, ka ir īstenībā patiesībā diezgan grūti būt pašam dzīvē, reālajā dzīvē, lai paradoksāli tas neliktos. Tad, kad tu gribi būt patiešām patiesi tu, un tad, kad tu gribi darīt to, ko tu vēlies darīt tieši tajā brīdī, neskatoties uz visiem pārējiem, tas ir fucking, ir jābūt drosmē, lai to darītu. Jā, tas ir aha, autentisku eksperiments. Ir jādara tas, ko tajā brīdī sagribās. Darām to, ko grib! Hei, dāmas! 3. pusstunda eksperimentā. Es esmu virs Rīgas jumtiem, jo es vienkārši no tā brīvā kritiena sapratu, ka es gribu būt pēc iespējas augstāk. Un es jūtos, ka es gribu lidot. Man liekas, ka es gribu lidot. Un es nopirku sev zemu smutiju. Es esmu uz jumta. Un es vienkārši nāku ģenerējis visādas jaunas idejas un ģenerējis tā visu varošo sajūta. Tas, ka es varu visu, ka ja es kaut ko gribu, es to varu. Un jā. Tā, man atskaita nedaudz ātrāk, jo es biju uz koncertu, samīļojos ar Zaķi, un tagad es došos taisīt tēvdienas medaļu. Būs kaut kas radošs, es tā vismaz ceru. Atziņas nāk viena pēc otras, rakstu tā kā tāda drukāšanas mašīna, lūk pāris no tām. Un patiesībā es saprotu, ka būt par sevi un ļaut sev būt, sniedz brīvību, sniedz miedarbību, sniedz sinerģiju, sniedz tādu kā spēju pielāgoties un ļauties tam, kas notiek un to, ko es jūtu, un tad, kad es vairs nejūtu, tad es to vairs nedaru, un tas rada tādu iekšēju uzticību sev. Un cik interesanti vērot sevi, ka man jau liekas, ka es ikdienā, tā diezgan ieklausos sevī, bet tagad apzināti dzirdot kaut kādu vilkmi un sekojot viņai, es pilnīgi jūtu, kā pirmā balss ir tā, kas slāpē. Piemēram, tikko es gāju un es ieraudzīju mazu meitenīti, ar ko spēlējās manas māsas bērniņš pirms pāris mēnešiem. Un es viņu ieraugu un es domāju, pieiet klāt, es domāju, ai, ko es viņai iešu klāt. Un es pieeju viņai klāt, un es sāku ar viņu runāt, viņa man neatpazīst. Un es viņai saku, čau, vai tu man atceries? Viņa saka, nē. Un es tā kā, labi. Bet es jūtu tādu gandarījumu tajā, ka es viņai piegāju klāt, ka man ir tāds, ok, tas arī ir forši. Un eju tālāk un skaisti. Un nekas liels nav noticis, bet tas, kas notiek, ir tik skaists, tad, kad tu ļauj sev būt. Tad, kad es ļauju sev būt. It's the last half an hour of the experiment. I'm already getting videos from girls. They have to make videos every half an hour. And I'm so happy about the insights and things they do. So happy to share with you. Oh, cik jauki, paldies, Tomīš. Cik jauki. Jā, tā, kad tu pastāstīji par uzdevumu, tad man radās galvā muģeklis, jo prāts visu laiku kaut ko domā, ko man darīt, kas ir autentiski, kas nav autentiski. Un tad es sāku iet, klausīties sirds impulsiem, un man sāk nākt kaut kādas atziņas. Interesanti, ka
es ikdienā jau jūtu, ka es daudz ieklausos sevi un daru to, ko es vēlos darīt, bet šajās 2 stundās es sapratu, ka patiesībā, kad man rodās impulss, pirmais tomēr ir mans prāts, kas sāk analizēt un teikt, ai, nevajag, vai arī, ai, nav to vērts, vai arī, ai, tas būs muļķīgi. Un tad šajā challenge'ā, kad man atnāca šī prāta ideja, ai, tas būs muļķīgi, nevajag, es tā kā teicu, nē, davai, es vienalga izdarīšu. Un tad man nāca daudz dažādas skaistas situācijas, un tās nebija tādas lielas situācijas vai kaut kādas tādas, nezinu, tur kaut kas baigi radikāli izmainījās, bet vienkārši tas, ka, nezinu, aizgāju pie mūziķa, mēs skaisti parunājām, mēs satiku mazu meitenīti, skaisti pabijām, satiku vienu vīrieti, mēs parunājāmies. Un nebija nekas tāds milzīgs, bet tas, kas bija tik skaisti, jo tad, kad es darīju to, ko es iekšēji jūtu, tad man sanāca, tad vienkārši sanāca labi justies. Man īstenībā sākumā viss likās tik radoši, es biju tik uzlādēta, ka tagad es varu izpausties un darīt lietas un tā. Un tad man bija tā pirmā doma, ka man vajag aiziet parunāties ar kādu cilvēku, ko es nepazīstu šeit. Vienkārši parunāties, uzzināt, kāds tas cilvēks ir, kāds tā kā viņa dzīves stāsts. Un iespējams tā meitene šo klausīsies. Es aizgāju pie vienas meitenes šeit pat, Tirdziņā, tēvdienas pasākumā. Un viņa tik brīvi runāja par to, par savu pieredzi, par to, kā ir izveidojušās, viņas dzīves ceļš izveidojies, pareizāk sakot. Un likās, wow, kā cilvēks var tik brīvi runāt ar otru svešu cilvēku. Un tad pašā laikā es jūtu, ka es jau arī viņai atveros un vairāk stāstu. Un tas ir tas, ko, man liekas, ikdienā vispār neredz. Kurš cilvēks pieies pie otra, kaut vai tepat uz ielas, protams, var redzēt šādi tādu, bet nebūs tā brīvā izpausme. Mēs tur mēs ļoti ilgi runājām un pilnīgi, man liekas, aizrunājāmies par visādām tēmām. Jā, un tad man likās, wow, tas ir tik īpaši, un kāpēc es to nekad neesmu darījis, neesmu piekopusi, kāpēc man tikai tagad ienāca prātā tāda doma. Bet laikam tas ir tāpēc, ka tu ikdienā visu laiku kaut kur skrien, tev ir jābūt tanī vietā, tev ir jābūt tur. Un tu pat neaizdomājies, ejot, nezinu, pa vērmeņu dārzu, ka tu varētu pie kāda pieiet un parunāties. Kad es gribēju aiziet vienkārši apsēsties, sazamēties zālītē, un es sāku saprast, ka tajā brīdī es iegāju kaut kādā savā meditācijā, un es sapratu, kad es ātri pieslēdzos savai sirdī. Es sāku sev uzdot jautājumus uzreiz pa taisno, vai es esmu šeit, es mīlu sevi, es atļauju būt sev šeit uz šīs zemes 1000%. Un tad, kad es sev to iekšēji pateicu, man var teikt, pat nepagāja 5 minūtes, es sāku raudāt. Jo uzreiz es nezinu kā, bet vienkārši pieslēdzos tam savam, ko es arī esmu iepriekš ar sevi risinājusi, kad es neatļauju šeit būt 1000% uz šīs zemes, jo, ja es būšu šeit 1000%, tad mani var nepieņemt, mani var nemīlēt līdz galam. Un es ar to jau esmu strādājusi, bet, tu ej pa kārtām, tu ik pa laikam pieslēdzies tam, atkal kaut ko sadziedē, Un, un es biju pārsteigta, ka es tik ātri nonācu uzreiz problēma ir skaidra. Un tad es turpināju vienkārši sēdēt, es pateicu, ka es mīlu sevi, kad es atļauju. Un, tad, kad es pateicu atļauju, tad es sāku domāt, ko vispār es vēlos darīt šeit šodien ar sevi. Es aizgāju apgulties vienkārši soliņā pie skatuves, ierakstīju video, cilvēki gāja garām, skatījās jocīgi, un tajā brīdī man bija tā sajūta, ka agrāk es būtu padomājis, varbūt, ko viņi domā, vai ko viņi domā, ko es tur daru. Tad šajā brīdī man bija tāds, ka man tiešām vienalga. Un es skatījos debesīs, un es domāju, bāc, cik forši šeit būt man. Šeit būt man, tieši šajā brīdī darīt to, ko es gribu, un pārējā pasaule vienkārši neeksistē tajā brīdī. Pārdzīvojumu, vai sanāks, kā jums tur ies, vai tur būs kaut kāds rezultāts. Un es izdomāju, ka iešu uz Mīklu, tur ir tāds zaļā suliņa, ko es dzeru kā detoksa dzērienu. Un viss bija labi līdz tam brīdim, kamēr es rindā stāvēju kaut kāds 10 minūtes, man viss sāk kaitināt tas tā kaut kā. Un, laikam, tās aizkaitinājumas sajūtas radīja manī kaut kāds, nezinu, tā kā āķītis vēl atradusi kaut kāds sajūtas, kas man tā kā nepatīk. Es sāku domāt, noteikti viņas vienkārši jau sēž un garlaikojās, tur viņiem nav ko darīt, un
tas, kaut kāds sviests nesanāca, tad es sāku domāt, bāc, man taču tāds milzīgs to-do lists, un kā es vispār visu paspēšu. Jā, un es sāku iet uz to mīklu, man rodas kaut kādas idejas un atziņas, un man sāks stress no tā, ka man ir tik daudz ideju un atziņu. Šī bija interesanta atziņa, ka labi, ir problēma, ka tev vispār nav ideja un kaut kāda atziņa, jā, bet ir problēma, ka tev viņas ir non-stopā, un tu visu laiku sāc plānot, kā to ideju realizēt, vai ka viņu vajag paspēt pierakstīt, un tādā veidā tu arī neesi šeit un tagad, tu visu laiku esi kaut kādā, tādā skrējienā. Un tad es sapratu, ka ļoti svarīgi būt tādā meditatīvā stāvoklī un novērot, un nesteigties, nebaidīties, ka tā ideja, ja tu līt uz ielas viņus, nepierakstīs, viņa pazudīs. Jo tas man uzņem tādu stresu, ka es līdz palaidīšu to ideju, un viss man nekad manā dzīvē neatnāks. Tas arī ir tāds pārspīlējums. Un es ok, tagad es atgriežos pie sevis, es sadzirdu sevi. Tas bija tāds labs moments, ka es sazināmējos un saprotu, ka viss vispār ir kārtībā, ka es vienkārši mierīgi pierakstīšu tās kaut kādas šitās savas sajūtas, un principā, kad es to pierakstīju, man palika labāk, un es tāpat krieviski rakstu. Kas būs, ja man tas nesanākās? Kas būs, ja es tur nenopelnīšu to un to? Sāku jautāt pati sev, kas būs? Un tad es viss jau kārtībā, es zinu, ka es tur to sasniegšu, tas man sanāks, ka es ticu sev, viss taču ir kārtībā, un es pati ar sevi parunāju, man tas ļoti palīdzēja. Un tad man atnāca pāris atziņas, ar kurām es gribu padalīties, jo man kaut kā viņas nāca vienkārši tā. Un tad es uzrakstīju, autentiskums ir, un tad, kad man atnāca tā sajūta, kas tas ir, tad, es sāku rakstīt. Un pirmais, kas man atnāca, viss kaut kas tur atnāca, ja, bet es saprotu, ka tā ir brīvība izvēlēties to, ko es tajā brīdī jūtu, un ka tas arī ir klusums. Ka tas ir klusums un pauzes ieturēšana, jo es ikdienā daudz reaģēju uz lietām. Es ātri runāju, kāds kaut ko pasaka, es uzreiz reaģēju. Un tad es saprotu, ka autentiskums ir, tu man kaut ko pasaki, un pirms es reaģēju, es ieturu 3 sekundžu pauzi un sajūtu, ko es patiesībā gribu pateikt, pirms es atkal kaut ko stāstu, ko es pat nedomāju. Tad es sapratu, ka autentiskums patiesībā ir pielāgošanās un fleksibilitāte, un no tā arī veidojas tā plūsma. Jo es vienā brīdī atnāku un es domāju, es apsēdīšos zālītē, jo es jūtu, ka gribu apsēsties zālītē. Es apsēžos un es gribās pie tā mūziķa aiziet pasēdēt. Un tad bet es tikko zālītē apsēdos, jāpasēž kāds laiciņš. Un tad es saprotu, nē, es varu iet pie tā mūziķa sēdēt. Tad es pie viņa aizēju un pēc laiciņš saprotu, jāiet prom. Es domāju, bet es tā forši sēžu. Un tad sanāk, ka visu laiku jāpielāgojas tam, ko es iekšēji jūtu. Un tad sanāk tāda dzīves plūsma, kur tās 2 stundas sanāca ļoti dinamiskas un skaistas. Un tad man atnāca vēl viena atziņa, sēžot pie tā mūziķa, jo man sākumā likās, ko es tur pie viņa iešu. Tur bija tāds mūziķis, uz krēsliņiem sēdēja, muzicēja, un es no tāluma dzirdu, kā viņš spēlē, bet es domāju, būtu foršāk, kā viņam blakus sēdēt. Un sākumā man ir mazliet bail, un es aizēju apsēsties viņam blakus, un tad es sēžu viņam blakus, un tā ir kļuvusi par manu komfortu zonu. Un es tur sēžu, un es tik labi jūtos. Un tagad celties augšā un iet kaut kur prom liekas bailīgāk nekā sēdēt viņam blakus. Un tad es saprotu, ka principā mana komforta zona, ka sākotnējais diskomforts, ko es redzu, tad, kad es to izdaru, tas vairs nav diskomforts, tas kļūst par komfortu salīdzinājumā ar kaut ko citu, ko es neesmu izdarījusi. Un tad es sajūtos kā tādā spēlē, es arī tā skatījos apkārt, un es domāju, ka es video spēlē, es arī ar to mūziku par to runāju, ka sajūtu, ka visi ir šeit priekš manis. Ka es esmu tāds galvenais avatārs, tā kā GTA, un visi ir tādi boti. Un tad es domāju, cik stulbi būtu dzīvot, ja es esmu GTA galvenais varonis, un es laiku domāju, ko tie boti par mani padomās. Jo viņi neko nedomās, viņiem ir dziļi vienalga par mani. Tie, kas staigāšu tā te. Un es neko nedarītu GTA, jo man liktos, ko viņi padomās. Un tad es tā sajūtos kā video spēles galvenais varonis. Jo cilvēki iet garām, viņi ik pa laikam skatās, un es to skatos, un GTA arī bija tāpat. Un tad es saprotu, ka nav jēgas domāt par to, ko citi domā. Tad es vēl sapratu, ka patiesībā dzīve paliek vieglāka, kad es sekoju iekšējam impulsam. Jo es savā pieredzē esmu pamanījusi, ka dzīve ir ciešanas, tad, kad mans prāts, kad es savam prātam ļauju daudz analizēt un prātot. Un tad, kad es neatļauju prātam ņemt virsroku, un kad es jūtu kaut kādu sirds impulsu, un es vienkārši to daru, pasaku komplimentu, pasmaidu kādam, pieeju parunāties, eju un daru to, ko man gribās, tad dzīve paliek vieglāka, jo prāts to neanalizē. Līdz ar to, ir tāda
vieglāk sajūt, lielāka plūsma. Un tu esi tā skaisti sēdi šajās 2 stundās, kur es neko baigi īpašo neizdarīju vai kaut kādu tur, kaut ko tur fantastisku, bet tas, kas bija, tas bija tik skaisti. Uz beigām man jau sāka kāpt tādas emocijas uz augšu. Kāpēc tik ilgi te vajag būt, kāpēc man vajadzētu tik ilgi staigāt, novērot, kaut ko darīt. Sāk jau palikt nedaudz bailīgi, ko tad es te vēl varētu izdarīt un būt vēl autentiskāka. Un tad es arī atkal apsēdos un es sāku tās domas pierakstīt un sāku sev uzdot jautājumu, kāpēc tā ir. Un tad nonācu pie tāda secinājuma, ka mēs bieži vien paši sev apstādinam un neļaujam sev izpausties līdz galam. Un tas tāds bailes būt sev pašam. Šī sabiedrībā vai vispār kopumā bailes būt sev pašam. Un tad es sapratu, ka tas ir tāda lieta, ka sākumā es biju tik ļoti iedvesmota, man gribējās izpausties. Ar laiku jau tu vai kāds cilvēks uz tev ne tā paskatās, vai tu kaut ko dzirdi, kas varbūt tev triggero. Tad tu sāc saprast, ka varbūt vajag samazināties, sašaurināt savu platību un nebūt tik brīvam. Lai gan tā īsti nav, tā nevajadzētu vispār būt. Otrā pusstunda bija jautrāka, bija drosmīgāka, jo es vienkārši gāju pa parku, es ieraudzīju šo te brīvā kritiena atrakciju. Un pirmā doma, protams, jā, es gribu. Un tad sākās prāts, pieslēdzās Kristīna, cik tev gadu, ko tu dari reāli, kāpēc tev tas ir vajadzīgs. Bet tad es prāts izslēdzās, es eju uz to atrakciju. Vienalga, kas tas ir, jā, man to vajag, man šobrīd vajag kaut kādu fun, jā, un man to vajag. Protams, uzkāpt tur augšā, es sapratu, ka man ir bail. Man ir reāli bail, tu vienkārši lekt, jo tas ir brīvais kritiens, ka tev vienkārši jāpaļaujas uz to. Un tas ļoti labi sagāja kopā ar visu šo eksperimentu. Vienkārši ļauj sev krist. Un es eju atpakaļ, tur stāv tas viens čalis, es viņam saku, es nevaru. Viņš man tāds, tu vari. Un mana balss manā galvā arī, tu vari, visu laiku, tu vari, es atļauju, tu vari, es atļauju. Un tad viņš man vēl saka, tu vari, es nevaru. Es eju atpakaļ. Viņš tāds, tu vari, es eju atpakaļ, uz to pusi atkal. Un es visu laiku staigāju, es nevaru, viņš tāds, tu vari, un tad es labi, man nav variantu. Un galvenais tik interesanti, ka tur bija tajā brīdī cilvēki stāvēja, ļoti daudz cilvēku un skatījās, kā es lekšu, un man likās tas kas notiek, es neesmu kaut kādu skatuves, jā, ka man tagad jums jāparāda, kā es nolekšu. Bet tas bija tāds moments, jā, kad man ir jālec tagad, lai viņi redz, ka es nolecu tā tīri metaforiski, jā, burtiski. Un es nolecu, un man bija tāds, fuck, vienkārši es to izdarīju. Lai gan liekas muļķīgi no malas to klausīties, bet jā. Un tad es dabūju tādu drosmi, tad man bija tāds, es tagad varu, es saprotu, ka es varu, un man vienalga. Un tad man prasījās, ka man vajag būt augšā kaut kur. Es gribu būt augstāk, reāli. Un tā bija kaut kāds tāds impulss. Un tad es vienkārši aizgāju uz galeriju Rīgu, uzkāpu pašā augšā un vienkārši skatījos uz Rīgu no augšas. Man bija sajūta, wow, cik kruti. Tādas atziņas, ka īstenībā es varu darīt to, ko es gribu. Es varu darīt to, ko es gribu. Un man nevajag tur citu apstiprinājumus, man to nevajag. Un es vienkārši tur stāvēju, domāju, jā, kā var tā būt, ka tu pats sevi tik ļoti samazini un liec limitācijas, un kad prāts uzliek kaut kādas iekšējās limitācijas. Tad man ienāca prātā idejas, jo viņa man ienāca prātā īstenībā, kad es vēl jums stāstīju intro daļā par to, ka ir deju nodarbības, tu ej un praktizējies, jo tikai ar domāšanu vai vizualizāciju kādu deju nepalīdz. Es domāju, autentiskuma nodarbības nav. Es padomāju, varbūt jāuztais autentiskuma nodarbības. Tā kā varbūt kaut kāds regulārais vai kaut kāds mēneša kurs vienreiz nedēļā konkrētā vietā, mēs tiekamies dzīvē un katru reizi kaut kas jauns, tā kā, piemēram, jā. Un otrā ideja, kas man ienāca prātā, uztaisīt tādu authenticity game. Tas bija authenticity practice, šis būtu authenticity game vienreiz mēnesī, arī kā tāds, cilvēki nezina, uz ko viņi, piemēram, labi. Šoreiz bija parkā un vispār tāda brīva noteikuma. Citā reizē varbūt mēs būsim kaut kādā slēgtajā vietā vai arī citā vietā un būs tur klaunus jātēlo vai būs kaut kādi vairāk bišķiņi ierobežojumi, lai izliktu cilvēkus no komforta zonas, ka viņi tāpat nezinās. Un pat ja viņi zinās, katru reizi cilvēkam jau citi ir impulsi un cits stāvoklis un tik daudz, man liekas, var par sevi uzzināt, jo ikdienā jau mums nav laika, nesanāk tā kā īsti tam
tagad 2 stundas šodien es būšu autentiska un pievērsīšos savam radošumam. Un tā ļoti redz sanāk. Un šis būtu tas brīdis, ka viņi to sevi aktivizē, un tad ikdienā viņi 10 minūtes var to praktizēt, piemēram. Un man likās, tas ir kaut kas jauns. Un jā, man atnāca vēl kaut kādas pāris idejas, ko izdarīt tādas praktiskākas. Un cik interesanti, ka tu iedevi uzdevumu un teici, ka mēs varam darīt jebko, ko mēs vēlamies, un to, ko mēs iekšēji jūtam. Tad man uzreiz atnāca pirmā ideja, kas man jau iepriekš ir bijusi, ka man jāpiezvan vienam bērnības draugam. Un man iepriekš tā ideja bija, un es jūtu vilkmu piezvanīt viņam, bet es pie sevis domāju, ka nē, ko es tur zvanīšu, un mums tur attiecības beidzās tā muļķīgi, un labāk nē. Un tad tagad, kad tu devi to atļauju, tā kā, hei, dari to, ko tu jūti, un es prātam neatļauju ņemt virsroku, tad jāatzīst pirmais, ko es izdarīju, piezvanīju viņam, un bija baigi forši. Man liekas, tas, ka ir skaisti būt sev pašai, negaidīt kaut kādus baigos kaut kādu izaugsmi vai tapšanu vai kļūšanu, bet ļaut sev būt sev pašai tāda, kāda šobrīd esmu, un izrādās, ka tas jau ir pietiekami, ka tas jau ir baudāmi un skaisti. Un tagad es ļauju sev būt un uzticēties, tad nekas vairs nav jāsasniedz vai jācenšas kaut ko izdarīt, jo jau ir gana labi. Un šīs 2 stundas man patiesībā to skaisti parādīja, ka jau var baudpilni skaisti pavadīt dienu. Vienkārši esot un ļaujoties. Un cik interesanti, man bija ļoti interesanti. Man nevienu brīdi nebija garlaicīgi. Man bija ļoti patīkami. Liekas, ka tu jau to esi izdarījis drosmīgi vai tu to esi izdarījis. Bet patiesībā ir vēl tik daudz kas, ko tu neesi izdarījis, kur tu esi sevi tā kā nobloķējis. Un no malas varbūt cilvēkiem tā neliekas. No malas liekas, tu tur tāds un šitāds. Lai gan īstenībā nē, ir tik daudz vēl lielāks plašums un dziļums, kurā tu vari izvērsties un kurā tu neej dēļ tām savām iekšējām limitācijām. Jā, kāpēc viņš ir vērtīgs? Es teiktu, ja tev ir tā iekšējā sajūta, ka tu neesi uz šīs zemes līdz galam, tā ir tāda īstenībā ļoti sāpīga sajūta. Viņa ir sāpīga, jo ja tu jūti, ka tu neesi līdz galam, tu kaut kur esi, kaut kur neesi. Un tas ir sāpīgi, tu apzināties, ka tu nevienmēr vari būt tu, un tu kaut ko sevī noliedz. Un man liekas, ka, ja, nezinu, reizi dienā 10 minūtes kaut vai tu vari šo te tā kā praktizēt, vai rētāk, piemēram, vai biežāk vienalga, tad man liekas, ka tas ir baigi vērtīgi. Paldies tev, Samanta, par šo. Man šķiet, ka tā galvenā atziņa ir vienkārši tas, ka sevi ir jāpieķer pie tās domas, ka tu sevi gribi tā kā samazināt, un to nevajadzētu īsti pieļaut. Tad, kad tu brīvi izpaudies, tad tā kā tev pat vajadzētu sev izstumt, lai tu vēl brīvāk izpaudies.